Sveiki visiem! Rainers pie mums ir kopā jau cik? Vairāk, pusgads, man liekas. Bišķīt vairāk varbūt. Tātad Raineram pusgads, mums ir futbola eksāmenis, kur ir dažādi jautājumi. Būs jāuzmin kāds klubs, būs jāatbild uz pāris futbola jautājumiem, jāatbild kādi cilvēki, ko viņš redzēs. Tātad sāksim ar ļoti vienkāršu, Rainer. No. Kas šis ir par futbola klubu? Futbola klubs Liepāja, protams. Wow! Kas šis ir par futbola klubu? Rīga FC. Kādam klubam pirms tam bija šāds te logo? Gulbenē, man liekas. Nē. Nu, varbūt. Grobiņai. Grobiņai. Ok. Kurš klubs bija RFS galvenais konkurences titulu cīņā 2023. gadā? Rīga vai Valmiera, man liekas. Bet es teikšu, ka Rīga. Kurš klubs 2023. gadā izcēlās ar spēli Eirokausos? Pozitīvā vai negatīvā ziņā? Uz jautājumu neatbild parasti. RFS, man liekas. Kurš klubs 2022. gadā uzvarēja virslīgu ar ļoti stabilu aizsardzību un organizētu spēli? Valmiera. Kurš klubs pagājušajā gada virslīgā iesita visvairāk un kurš klubs ielaida visvairāk? Iesita visvairāk, man liekas, ka RFS. Ielaida visvairāk Grobiņa. Tātad iesita visvairāk Rīga un ielaida visvairāk Supernova. Kurš spēlētājs visvairāk guva vārdus pagājušā gada virslīgas sezonā? Tu pats zini? Nē. Es nezinu. Marko Regžs. Marko. Viņš visu vienkārši Marko, lieka iekšā. Bet Marko visu, ko pagājušajā vajadzēja. sezonā arī diezgan īstenībā daudz iesīt. Kurš 22. gadā guva visvairāk vārdus? Vairāk nekā 20 vārdus. Nav ne mazākā nojausma. Krolis. Kurš ir visu laiku titulētākais Latvijas klubs? Skonto. Okay.